ja draudze vada svētais gars, tad viņš mācīs par šīm lietām. Un tad draudzē sievietes meklē būt ar tādām īpašībām, ka viņas ir pakļautas vīriem, ka viņas ir atturīgas, ka viņas ir kaunīgas, ka viņas neizrādās, nevalda, nemāca vīriešus. Savukārt ir pretējās draudzes, es viņas nosaukšu par feminisma gara draudzēm, viņš izliekas par svēto garu. Tādās draudzēs sievietes meklē valdīt, viņas māca, viņas kontrolē, viņas vada, viņas ir skaļas trokšņainas, viņas izceļās ar ārējo izskatu, pievērš uzmanību, ģērbjas nepieklājīgi vai vīrišķīgi, par sieviešu izskatu, apģērbu un rotāšanos. Un to, cik tas ir svarīgi un kā Bībele par to māca. Un te būs patiesībā ļoti daudz informācijas, nezinu, vai visu varēsiet atcerēties. Es domāju, ka parasti mūsu draudzē nav lielas problēmas ar to, varbūt kaut kādas dažas lietas, kur ir nesaprašanās, nesaskaņas vai kas šaubas, bet pārsvarā viss ir zināms. Bet tā pirmā rakstvieta, ko izlasīšu, 1. Timotejam 2, kur ir ļoti plaša rakstavieta, ņemot vērā to, cik daudz ir pateikts par to, kā sievietēm ir jāizturās, jāizskatās, kas viņām jādara. Un es nemaz netaisos visu par to runāt, jo vienkārši šodien mēģināšu koncentrēties uz kaut kādām atsevišķām tēmām par izskatu vairāk. Un tad izlasīšu to raksturvietu. Tāpat arī, lai sievietes izrotājas piedienīgā apģērbā ar kaunīgumu un atturību, ne ar sapītiem matiem vai zeltu vai pērlēm vai dārgu tērpu, bet kā pienākas sievietēm, kas apliecina dievbijību ar labiem darbiem. Lai sieviete mācās klusībā ar visu pakļaušanos, bet es nepieļauju sievietei mācīt, ne piesavināties varu pār vīrieti, bet būt klusībā, jo Ādams tika izveidots pirmais, tad Ieva. Un Ādams netika pievilts, bet sieviete, tikdama pievilta, bija pārkāpumā. Tomēr viņa tiks izglābta bērnu dzemdēšanā, ja tie paliek ticībā un mīlestībā un svētumā ar atturību. Kā es teicu, te ir ļoti daudz informācijas, jau sākot no tā, kāpēc ir tāda kārtība saistībā ar to, kā radīšana un grēkā krišana un tas, kas sieviete tika pievilta, gan arī to, kas viņām jādara. Bet tas, ko es gribētu uzsvērt, kaut kādas dažas lietas par viņas izturēšanu, daži vārdi, kas to raksturo, šeit ir šī piedienība, ja pieticība, kaunīgums, atturība, klusība, pakļaušanās, labi darbi un ka viņa nevalda pār vīru. Tas ir tā ātri pārskrējot pāri. Un jaunai darībā ir vairākas tādas raksturvietas, jūs arī zināt citas, tieši par sieviešu ārējo izskatu un izturēšanos, jo tas ir svarīgi. Vīriešiem citas lietas ir svarīgas, un es īstenībā šodien gribēju tā kā lai būtu līdzsvars, gribēju arī par vīriešiem parunāt, bet un nesanāca, jo ļoti gari sanāca par sievietēm, tāpēc nekas. Bet vīriešiem ir citas lietas svarīgi. Vīriešiem jau nedarībā, arī pat vispār Bībelē nav tik liels uzsvars likts uz to, kā viņi izskatās, bet sievietēm ir. Un šī arī viena no pirmajām lietām, ko var redzēt pie sievietes, vai viņā ir svētais gars, un arī vai draudzi vada svētais gars. Ja draudze vada svētais gars, tad viņš mācīs par šīm lietām, tāpat kā apustuļi mācīja un vadīja. Un tad draudzē sievietes meklē būt ar tādām īpašībām, ka viņas ir pakļautas vīriem, ka viņas ir atturīgas, ka viņas ir kaunīgas, ka viņas neizrādās, nevalda, nemāca vīriešus. Savukārt ir pretējās draudzes, es viņas nosaukšu par feminisma gara draudzēm, bet tas ir vienkārši gars, kurš ir darbojas citādā veidā. It kā viņš izliekas par svēto garu. Un tādās draudzēs sievietes meklē valdīt. Viņas māca, viņas kontrolē, viņas vada, viņas ir skaļas trokšņainas, viņas izceļās ar ārējo izskatu, pievērš uzmanību, ģērbjas nepieklājīgi vai vīrišķīgi. Un, ja mēs tā skatāmies, mūsdienās jau, protams, lielākā daļa tāda ir, bet tā konkrēti var tieši redzēt pie vasarsvētku harizmātu kustībā, kur sievietes ir tradicionāli, pat ir tā kā, viņas ir mācītājas, viņas ir valdonīgas tur, viņas ir pat apustules, kuras vada visu kaut ko, un viņas tur tā darbojas arī adventismā, kur ar Elenu Vaitu iesākot, ka sievietes var mācīt un vadīt. Tad ir šis feminisma gars. Un man nāca šodien tāda līdzība prātā, varbūt jūs arī esat par to domājuši. Kā tas nākas, ka tādās draudzēs tie cilvēki daudz ko runā par Dievu, bet tik daudzās lietās, kur ir skaidrs pavēles, viņi aiziet prom no tā.
Un tas man likās, tāda doma bija, ka viņš ir, tas gars ir tā kā, viņš kopē. Tas ir tā kā tu dzirdētu kaut kādu dziesmu, tu dzirdētu un tu tā kā nesadzirdētu visu, sadzirdētu kaut kādu puspantiņu, un tev ļoti patiktu tā dziesma, un tu sāktu viņu dziedāt līdzi, bet tu nezinātu pārējos vārdus, un tad tu pats piedomātu klāt kaut kādus vārdus, un tad viņi dzied līdzi, viņi stāsta, jā, Jēzus, piedošana, mīlestība, grēks varbūt, vēl kaut kas, bet tad viņi sāk piedomāt tālāk savus pantiņus klāt, un tur nevienu nedrīkst tiesāt, Dievs nevienu neienīst, mums ir tikai jāpieņem Jēzus sirdī, un daudz tādi citi, un tad vienkārši dzied, tas gars tā kā izveido savu dziesmu, kur ir paņemts kaut kas nokopēts. Un tāpēc arī tur it kā ir kaut kas paņemts no kristietības, bet šāda skaidra pavēle, kur Bībelē par to, ka sievietes nedrīkst valdīt un mācīt, pilnībā tiek ignorēta. Un es domāju, ka sievietes, kurās ir svētais gars, viņas gribēs būt paklausības un gribēs būt pieklājīgas un pieticīgas. Man pat dažkārt tas liekas tā kā fenomens, kaut gan tāda nevajadzētu būt, bet tā kā skatoties visu pasauli, kā sievietes dzīvo un izturās un kā viņas valda pār saviem vīriem, un tad kaut kur internetā ir kaut kādas, piemēram, nesen redzēt tāds transformed wife, tāda sieviete, kas liek, visādas lietas par to, kā jāpakļaujas. Liekas tā kā, vai tiešām sievietes tā domā, ka viņam nevajag nekur mācīt, viņam nevajag valdīt, viņam jābūt paklausīgām, tā kā liekas dīvaini salīdzināt ar šo pasauli, bet patiesībā tas ir dabīgi, ja tev ir Dieva gars. Un, protams, sievietes var paklupt, viņas var izturēties pret vīru ne tā, kā vajag, viņas var sākt kļūt valdonīgas un citādos veidos izturēties, bet viņas ir Dieva gars, viņas nožēlos. Gluži kā vīrieši, ja viņi ir atdzimuši no jauna, viņi arī, protams, paklup visādās lietās un nemīl savu sievu tā, kā vajag, nerūpējas tā, kā vajag, viņi nevada ģimeni tā, kā vajag, bet viņi nožēlo to, viņi noskums par to. Un, piemēram, Pāvils arī Korintiešu vēstulē rakstīja, ka tie, kas ir garīgi, viņi saprot tās lietas, ko viņš saka, ka tās ir Dieva pavēles, ka tas nav kaut kāds viņā viedoklis, ka tas nav labi, tā var darīt, tā var arī nedarīt, bet viņš saka, ja kāds sevi uzskata par pravieti vai garīgu, lai viņš atzīst, ka tas, ko es jums rakstīju, ir tā kunga pavēles. Un to viņš rakstīja uzreiz pēc tam, kad viņš runāja par sievietēm, ka viņām nevajag mācīt vīriešus. Bet to mēs arī redzam caur caurām viņa vēstulēs. Jo viņš saka, ka viņā ir Dieva gars, kurš runā caur viņu. Cita rakstuvieta ir arī Pētera vēstulē, es tur varbūt ātri izlasīšu, bet kur teikt tāpat jūs sievas esiet pakļautībā saviem pašu vīriem, lai ja kādi nepaklausa vārdam, tie arī bez vārda var tikt iegūti caur sievu dzīvošanu. Un tie ir interesanti vārdi. Kamēr tie uzlūko jūsu šķīsto dzīvošanu, apvienojumā ar bijāšanu, tā kā, ka viņi skatās. Viņi vēro, kuru izrotāšanās, lai nav tā ārējā izrotāšanās pinot matus un nesājot zeltu vai ieuzvalkot ietērpu, bet lai tas ir paslēptais sirds cilvēks, tajā, kas nav iznīcīgs, proti lēnprātīgā un klusā gara rotājums, kam Dieva skatienā ir liela vērtība. Jo arī šādi vecos laikos svētās sievietes, kas paļāvās uz Dievu izrotājās, esot pakļautībā saviem pašu vīriem. Un tā arī mēs redzam praktiski tās pašas īpašības, kas Timoteja vēstulē, ka ir pakļautība, ir šķīstums, bijāšana, lēnprātīgs un kluss gars. Ka tas ir tieši pretēji tam, kā mūsdienās ir feminisma gars, kurš mēģina panākt, ka sievietes valda, kaut arī tas nekad reāli nav iespējams, jo viņam ir citādākas īpašības dotas nekā vīriešiem. Un tāpēc tas ir vienkārši sajukums un tā ir dumpība pret Dieva kārtību. Arī 1. Korintiešiem 11 ir rakstavieta un citvieta. 1. Korintiešiem 11 ir par to, ka Kristus ir vīrieša galva un vīrietis ir sievietes galva un kā tur ir šī kārtība ģimenē. Un daudz citas lietas arī par matu garumiem un tādām lietām. Bet tātad par izskatu es vairāk gribēju šodien koncentrēties. Un 3 lietas par izskatu, par to, ka izskatam jābūt, tur gan apģērbs, gan pārējās lietas. Pieklājīgs izskats, sievišķīgs izskats un pieticīgs. Tas ir tas, ko arī Bībelē mums māca. Un tad pirmkārt par pieklājīgu. Un tā es varētu runāt par daudzām lietām, ko nevajadzētu darīt. Es domāju, ka sievietes arī daudz zina, ko, bet sievietēm patiesībā ir grūtāk zināt nekā vīriešiem, jo vīrieši skatās uz sievietēm, sievietes sevi tā neskatās, kā vīrieši skatās. Un
var runāt tātad par daudzām lietām, kuras vajadzētu apsekt, kurām jābūt paslēptām. Bet es gribu sākt ar to, kādu apģērbu sākotnēji Dievs iedeva pirmajiem cilvēkiem pēc krišanas grēkā. Jo pirms viņi grēkoja, viņi bija kaili. Un, tur rakstīts tā, ka viņi bija pēc tam grēkojuši, viņi paši meklēja apģērbties. Un viņi uztaisīja sev tikai tā kā gurnu apsējus kaut kādus, un ar to nepietika. Dievs viņam iedeva kaut ko daudz vairāk. Un tur rakstīts tā, arī Ādamam un viņa sievai tas kungs Dievs taisīja ādas svārkus un tos apģērba. 3. nodaļā. Tad tas bija cieši saistīts ar to, ka viņi grēkoja, ka viņiem nāca šī apziņa par labu un ļaunu, un Dievs parādīja, ka kopš tā laika cilvēkam ir jābūt apģērbtam. Ka viņam ir jāapģērb tas kailums, un arī kaut kā garīgā veidā tas arī attiecināts uz šo grēcīgumu, ka grēcīgums arī viņš tā kā kailums Dieva priekšā, un viņam jātiek apģērbtam ar Dieva taisnību. Un tad par 2 lietām, kuru vietu apģērba Dievs un kā apģērba, jo to mēs arī varam apskatīt no šīm lietām un citām vietām Bībelē. Un šis vārds, tur ir latviski tulkājās kā svārki, tas ir kā senākais apģērbs, kas bija tā kā apmetnis, nevis bruņči, kas ir specifiski sieviešu svārki. Un ebrejiski šis vārds ir cēlējis no vārda apsekt, apklāt kaut ko. Un es vienā reizē pirms daudziem gadiem skatījos tieši par to, kā Bībelē runāts par kaut kā apsekšanu un apklāšanu. Un es šoreiz par to nepaņēmu atsevišķi, jo tad sanāk ļoti gari. Bet Bībelē tā, ka runāts par kaut ko apsekšanu, tad tas reāli tiek apsekts. Tas nav tā kā, ka tu uzliec mazu pleķīti un nosec mazu gabaliņu, bet tiešām apsec to lietu, apklāj to lietu. Kā piemēram, kad rakstīts par Dieva godību, ka viņi apseks zemi, vai bija vēl kaut kādas par jūrām, kas arī apsec zemi. Un kaut kādas citas lietas tur arī bija. Vairs neatceros to visu. Bet tātad, pirmkārt, kuru vietu? Atkalinātība, kailums tāds automātiski nav grēks. Cilvēks ir radīts kails, viņš iznāk no mātes miesām kails. Viņš arī vienatnē dušā guļot un citās vietās viņš var būt kails. Bet, ja runa par saistību ar citiem cilvēkiem un kā citi uz tevi skatās, tad tas ir saistīts jau ar grēcīgumu. Un tieši publiski un apgrēcinot citus. Jo Dievs deva apģērbu, kamēr viņi vēl bija tikai 2. Un es izlasīšu tādu citātu vienu. Kā es teicu, man daudzi citāti nāca paši, vienkārši kaut ko negatavojoties īsti šai tēmai, bet vienkārši kaut ko lasot internetā visādi citāti. Bet, piemēram, viens rakstīja, pieticība ir kristiešu apģērba kodeksa pamatā esoša sastāvdaļa, kas aizgūta no Ādama un Ievas stāsta. Viņu krišana ēdenai 1. Mūzes grāmatas stāstījumā tiek attēlota kā tieša saistība ar to, ka viņi meklēja apģērbties. Tātad apzinājās, ko ir izdarījuši. Tādējādi kailums agrīnajā kristiešu apģērba izpratnē tika saistīts ar grēcīgumu. Ka viņi uzreiz meklēja, viņi grēkoja un viņi uzreiz meklēja piesakties. Un vēsturē dažādās kultūrās ir bijuši dažādi standarti, ir dažādi mākslinieki, kā viņi arī interpretēja, kā Ādams un Ieva tika apģērbti dažādās tērpos, bet es gribēju paskatīties, kā Bībelē šis vārds tiek lietots. Pirmkārt, oriģināli šī vārda definīcija, un otrkārt, kā šis vārds svārki, jeb kaut citvēr tiek lietots. Un es arī neiešu dziļi, es tikai vienkārši jums atkārtošu, jo paši viens varam to ierakstīt strongā vai meklēšanā. Bet tātad tā definīcija tam vārdam bija, ka tas ir virsapģērbs līdzīgs garam kreklam, mētelim, līdz celim vai potītēm. Un arī kaut bieži vien Bībelē tiek lietots kā, daudzkārt nav paskaidrots, kas viņš tieši ir, bet tur tajās vietās, kur ir paskaidrots, tas ir kā virsapģērbs, piemēram, priesterim. Jūs zināt, viņam bija tas, garais, tie svārki, zvejniekiem, kā Pēterim viņam bija tas, ko viņš bija uzvilcis. Ko viņš uzvilka, kad Jēzu satika, jo viņš negribēja būt atkailināts. Un arī Jēzum bija tāds, kad viņu tie karavīri, par kuru meta meslus. Un arī citviet parādās. Un tātad viņš apsedz, gandrīz visu ķermeni viņš apsedz. Apsedz augšu, rokas, pusi no kājām. Tur bija teikts, ka tajā definīcijā bija teikts vai no līdz celim vai līdz potītēm šis apģērbs. Un priesterim arī mēs redzam, kā Dievs deva to apģērbu, un arī viņam bija apsekts apmēram tādā garumā. Un tad es gribu pāriet vienas no lietām, par ko mums ir bijusi
ko es esmu varbūt teicis un ko citi varbūt nav sapratuši par to, vai sievietes drīkst atkalināt plecus un paduses. Un tas ir interesants jautājums. Bet, un šeit ir vēl viena lieta, kas man nāca prātā, ko es lasīju pirms daudziem gadiem. Tāda Baptist History homepage. Es lasīju vienkārši vecās vēstules 19. gadsimtā, ko viena baptista draudze sūtīja citai. Un tur man likās, tur bija interesanti, ka arguments bija par to, vai sievietes drīkst atkalināt elkoņus, kas likās ļoti interesanti, kāpēc viņi par to runāja. Jo mūsu pasaulē liekas tā kā, par ko jūs vispār runājat. Bet es izlasīšu to citātu, tur bija tāda garāka vēstule, un viņi tur sūtīja viens otram, un viņi runāja par pasauli, tad tas temats garāks, es vienkārši tādu mazu citātu. Viņi salīdzināja, vai jūs gadījumā nesaucaties kopā ar pasauli. Un tad viņi teica, kad viņas maina savu apģērbšanās stilu, vai dažas no jums nevaina arī savējo, kad viņas sievietes ģērbjas tik plāni, ka parādās viņu kailuma kauns, vai dažas no jums neģērbjas, vai savas meitas neģērbj netiklas tērpā. Tad ir tāds citāts, ko es īsti nemāku iztulkot, kur viņš tā kā mēģināja paskaidrot, ka tās lietas, ko jūs darāt, ir ietekme no tā, ka jūs ejat uz kaut kādiem pasākumiem, pasaules pasākumiem, un ka jūs tur sajaucaties ar pūli. Viņš arī saka, no kurienes jūsu sieviešu vidū ir kaili elkoņi, kaili augšdelmi, atsektas krūtis, noskūtas galvas, saburzītas vai kaunpilni pieguļošas kleitas, kas saistītas ar vieglu, gaisīgu stāju un veltīgām miesiskām sarunām. Mīļie brāļi, šīs lietas nereizi nevajadzētu pat minēt jūsu starpā, kā tas pienākas svētajiem, bet gan pārveidojoties, atjaunojoties svētajā garā. Šķīstiet sevi no šiem niecībām un pasargājiet savas drēbes no pasaules neaptraipītas. Es no mūsdienu kultūras skatu punkta, es nezinu, vai es varu piekrist par tiem elkoņiem, es te vienkārši tā godīgi sakot, varbūt viņiem ir taisnība, es vienkārši nezinu. Bet es vienkārši gribēju parādīt to kontrastu. Tajā laikā jautājums bija par to, mūsdienās jautājums jau aizgājis jau tālāk. Laikam ejot, lietas, ko cilvēki dara, kļūst par normu. Un es jau, es jau ar to nedaudz minējis, bet, ja kāds man netic par šīm lietām, es varu iedrošināt, jebkuru paskatīties Googlā, ierakstīt dažādos veidos, kā vīrieši uz to skatās. Es zinu, ka visi vīrieši skatās vienādi. Es dažkārt nespēju saprast, kā daži vīrieši var neskatīties uz sievietēm, vai kā viņi var ignorēt sievietes, bet varbūt tā ir, kaut kā Dievs viņiem tā devis, bet lielākā daļa vīrieši radīja tā, ka viņiem piesaista sieviešu kailums. Vienkārši dabīgā veidā, nevis ka automātiski tas ir grēcīgi vai ka viņi iekāro to, bet vienkārši tā kā acis uz to krīt. Un, ja kāds netic, viņš var ierakstīt Googlē, un es vienkārši ierakstīju, lai paraugam par šo tēmu, kā vīrieši skatās uz to, ka sievietēm ir atkalinātas šīs zonas. Un dažādi tie viedokļi, bet ir tādi vīrieši, kas saka, ka tā ir pievilcīgākā cilvēka ķermeņa daļa. Un viņi tur izpaužās sīkumos detaļās, kuras es pat negribu jums stāstīt, kā viņi stāsta par to, kā viņi to skatās, bet pieauguši cilvēki to var izlasīt, ja viņi grib. Vai arī var mēģināt no otras skatu punkta ierakstīt, kā sievietes grib piesaistīt vīriešu uzmanību. Es arī ierakstu to pirmo lietu, ierakstu vienkārši tā Googlē, un atrod 16 lietas, kā sievietes ar savu izskatu var piesaistīt vīriešu uzmanību. Un kādas 6 no tām ir saistītas ar to, ka viņas ir atklājušās šo zonu. Protams, arī dekoltē, kājas un krūtis un citas vietas. Un, ja es būtu dievbijīga sieviete, un es tiešām dzītos pēc šīm lietām, es apskatītu šādus sarakstus, lai zinātu, no kā izvairīties. Lai zinātu, kā neizskatīties tā, lai sabiedrībā uz mani netiek pievērstas pārāk liela uzmanība. Un, līdzīgi tāpat, ja ir īsi svārki, vai citos veidos ir atkalināts, tev tā kā nērta sajūta, kā es zinu, ka arī tā, es meklēju par to sievietes, daudz runāju par to, ka viņas jūtās nērti, tad viņas prasīja, kā es varu justies ērti, staigājot ar kreklu bez piedurknēm. Tāpēc, ka viņas dabīgi jūtas nērti. Un tas ir līdzīgi tāpat, kā bieži vien dabīgi viņas jūtas nērti, kad ir īsi svārki. Viņas domā par, es esmu redzējis uz ielām, kā sievietes staigā, un viņas ik pa laikam sarausta uz leju. Viņas vai arī tā kā paskatās apkārt tā kaut kā. Tāpēc, ka viņas dabīgi, tas ir, ka viņas nejūtas ērti. Viņas domā, kāds var paskatīties. Un tad pirmkārt Dievs iedeva apģērbu, lai apsektu ķermeni. Līdzīgi kā daudziem dzīvniekiem apklātu ar spalvām. Otrakārt, kādā veidā viņš apsedz. Tad pirmkārt viņš apsedz šo visu zonu, praktiski gandrīz visu ķermeni, atstājot tikai nedaudz kājas un rokas, galvu, kaklu, bet kādā veidā. Un Dievs iedeva ādu, kažoku ādu.
Un, ja mēs skatāmies Bībeli arī piemērus, tad parādās divi varianti, kā cilvēki apstrādās vai nu ar biezu apģērbu, vai vairākās kārtās ar plānu. Un āda tad ir biezs materiāls, viņš ir necaurspīdīgs, nepiespīlēts. Tas ir tas, ko Dievs iedod sākotnēji. Un no šī mēs arī varam atvasināt pārējo. Tas nenozīmē, ka vienmēr jāsteig ādās, jo Dievs arī ļāva linos, kokvilnā, vilnā. Sintētikā, protams, mēs arī varam steigāt. Es personīgi to neieteiktu, bet, tas ir kāds, kad cilvēki izvēlās. Bet tātad ir daudz dažādi šie materiāli. Bet tad mēs redzam no Bībeles arī citviet, ka cilvēkiem bija vai nu biezs vai vairākās kārtās. Piemēram, priesteriem bija vairākās kārtās. Vai arī Jēzu mēs redzam, viņam bija tur viena apģērba gabali, par kuriem meta meslus, un citi, kurus dalīja. Un, tad priesteri pie Jēzus mācekļiem un daudz kur citur. Bet tad atgriežamies par sievietēm. Tas ir ļoti svarīgi, lai šo saprast, lai nerādītu citiem savas visas aprises, tā lai viss nav redzams pilnīgi. Un tad, lai apģērbs nav, viena lieta, viņš nav par plānu. Un šī lieta pārsvarā viss ir ok, bet dažkārt ir par to problēmas. Un tas, kā to var zināt, es nezinu īstumā, kā pats var pārbaudīt, es zinu, kā cits var redzēt no citas skatu punkta, bet, es domāju, var nostāties, piemēram, pret sauli, un tas spogulī vai kamerā skatīties, un lai tev spīd cauri, un ja tev spīd cauri, tad citiem arī droši vien spīdēs cauri. Un tad, ja ir plāni svārki vai kleita, tad noteikti ir jāvelk apašas svārki, lai nav citiem par piedaudzību, jo mēs nedomājam par sevi, mēs domājam par citiem, lai mēs brālim neesam par piedaudzību. Un tas pats, protams, arī attiecas uz augšdaļu un citām lietām. Bet tātad pirmkārt biezums vai kārtas, un otrkārt nepiespīlēts. Un te viņš iedod tādu ādas metali, jeb svārkus, kas ir brīvi krītoši. Un līdz ar to daudzas lietas, ko sievietes mūsdienās valkā un kas speciāli tiek ražotas sievietēm un to aizēja uz sieviešu nodaļu, un tieši tiek tur pārdotas, viņas nedara. Viņas vienkārši nedara atbilstoši Bībeles standartiem. Piespīlēta krekli, blūzes, legingi, tā saucamās sieviešu bikses piespīlētas krekliņi, arī cieši svārki un viss kaut kas cits, kas pieguļ briesmīgi formai. Un arī vēl viens citāts, ko man Elizabete vienkārši pateica, nezinu, kāpēc, viņa kaut ko bija skatījusies. Es neatceros tos visus citātus perfekti, jo es viņus nemeklēju, bet vienkārši kaut kā pēc atmiņas. Viņa teica par kaut ko viņas, varbūt arī par sievietēm kaut ko klausījās. Bet viņa minēja tādu piemēru, ja sievietei kāds vīrietis izsaka komplimentu par skaistām acīm, tad viņa droši vien teiks paldies, vai kaut ko tādu. Bet ja ir uzvilkti legingi un izsaka komplimentu par skaistu dibenu, tad domās, kāds tas ir rupeklis, ko viņš dara, uz ko viņš skatās. Bet tad jautājums, kāpēc tas tiek rādīts, un vai tas ir tas, ko grib, lai ierauga? Ja nē, tad jāvēl kaut kas tāds, ko negrib. Lai vīrieši par to nedomā un neskatās. Jo, kā es teicu, vīriešiem citādāka domāšana. Vai kā Kens Hovins mēdza teikt, un droši vien arī citi to saka, ja nav pārdošanā, tad nereklamē. Tas tāds varbūt tāds brutāls teiciens, bet, jau sēdz, jo nav pārdošanā, bet tas ir domāts tādā ziņā, ka ja tu neesi šo domājusi kādam piedāvāt, tad nerādi to nevienam. Jo sievietes ķermenis ir paredzēts viņas vīram vai viņas nākotnes vīram. 1. Korintiešiem 7. nodaļā tur ir stāstīts par to, ka vīra ķermenis nepieder sievai, sievas ķermenis nepieder vīram, un arī tur pēc tam ir teikts, ka tās, kuras ir neprecētas, viņas rūpējas par to, lai viņas būtu šķīstas visā, un tad viņas sevi gatavo nākotnes vīram. Tās, kuras ir precētas, viņas rūpējas par to, lai viņas var patikt vīram. Nevis citiem vīriešiem, kuri var tevi redzēt. Un mūsdienās, protams, tas ir ļoti tālu no tā. Ja ceļšķi, ja tu aiziebrauc uz kādu lielāku pilsētu, tad tur ir briesmīgi. Bet pie Dieva ļaudīm tā nevajadzētu būt. Un vēl viens citāts, ko es arī neatceros, arī vienkārši pirms kaut kāda laba laika dzirdēju, ko kaut kāda vecāka sieviete stāstīja, arī dievbijīga sieviete, kur viņa pamācīja jaunākas sievietes. Tas arī citāts aptuvens, es neatceros, piemēram, viņus precīzi, kur viņa teica tā, vīrieši ir radīti, lai viņus pievilktu sieviešu ķermenis. Tad, ka tas tā ir ielikts iekšā. To sieviete teica vecāka. Un viņa teica, ja tas tā nebūtu, tad lielākā daļa vīriešu negribētu nekādu saistību ar sievietēm. Un tas arī liekas brutāli, bet kā, es domāju, ka tā arī daļai taisnība, jo liela daļa vīriešu tā vienkārši skatās uz sievietēm un viņi tā par viņām domā. Un viņa teica, tāpēc jābūt uzmanīgām
ar to, ko tu dari ar savu ķermeni un kam tu to rādi. Un tāpēc arī Bībelē tas tik ļoti ir uzsvērts. Un vēdienība ir īpaši svarīga sievietēm, jo vīrieši un sievietes skatās atsevišķi. Nevis atsevišķi, atšķirīgi. Vīrieši tiek kārdināti, un sievietes tiek kārdināti atsevišķi uz pretējo dzimumu, atšķirīgi uz pretējo dzimumu. Tā kā atšķirīgas īpašības viņus kārdina. Vīriešus valdzina tas, ko viņi redz sievietēs, savukārt sievietes vairāk valdzina tas, kā pret viņām izturās. Tā kā tur ir būtiskas atšķirības. Un tāpēc Bībelēm patiesībā viss cauri mēs varam redzēt tādas lietas, kur ir pievērst, kur tā kā parādās tas, ka vīrieti vairāk saistīts tas, ko viņš redz. Piemēram, par Dāvidu rakstīts, ka kad viņš bija cēlās no savas gultas, steigājās ķēniņa no jumta, un viņš redzēja sievieti mazgājumies, un tā sieviete bija ļoti skaista pēc izskata. Viņš ar acīm viņu iekāroja. Ja viņš viņu nebūtu redzējis, tad viņš nedomātu par viņu tā. Bet viņš ieraudzīja un iespējams vairākas reizes, un viņš iekāroja viņu. Un tā, kad Jēzus teica par uzlūkošanu, viņš teica, kas vien lūkojas uz sievieti, lai pēc tās iekārot, jo pārkāpjas laulību ar viņu savā sirdī. Viņš neteica sievietēm to, viņš teica par vīriešiem. Viņš teica vīrieši, kas skatās. Es zinu, jā, ka tas droši vien darbojas arī ar sievietēm, bet sievietēm tas ir kaut kā citādāk. Sievietēm tas nav tieši ar šo izskatu. Un tāpēc arī Ievs, piemēram, teica, esmu noslēdzis darību ar savām acīm, kāpēc tad es domātu uz meiteni? Tāda arī, ka vīriešiem tas ir citādāk. Un arī pornogrāfijas industrija, viņa daudz veiksmīgāk visu visas tās briesmas pārdod vīriešiem nekā sievietēm. Un daudzas sievietes neņem vērā šo aspektu un viņas nedomā par savu ģērbšanās stilu, un viņas neuzskata par to problēmu, jo viņas to neredz kā problēmu. Bet tā ir problēma. Arī vēl viena lieta, ne tikai apģērbs, bet arī kustības un uzvedība. Es nevaru noraksturot visu, kā sievietes ir kustēties, lai piesaistītu vīriešu, bet es zinu, ka ir tādas lietas, kā lai neiziecinātu vīriešus. Arī nesen es kaut ko, laikam kaut kam bija geišas šokolāde, vai kaut kas bija saistībā ar geišu, un tad es paskatījos, kas tās geišas tādas ir. Tur ir dažādas kategorijas, neiedziļināšos, ir pieklājīgākas, nepieklājīgākas, bet tās pieklājīgākās ir tādas, kuras, viņu uzdevums ir izklaidēt viesus ar mūziku, ar dzejām, dejām, vēl kaut kādām lietām, bet ar tējas ceremonijas, un tad viņu uzdevums, vai etiķete, kā to varētu nosaukt, ir specifiski tā, ja viņas apkalpo sievieti, viņas cenšas tā kā būt ļoti atturīgas. Bet, ja viņas nāk pie vīrieša, viņas speciāli kaut kādā veidā kustās, lai viņu piesaistītu un arī atkailina kaut kādas ķermeņa daļas, lai viņas domātu, ka viņu pievilinātu. Tā kā, un Bībelē, piemēram, ir Jesajas grāmatā rakstīts par tipināšanu maziem solīšiem. Man liekas, tas ir kaut kas tāds, kas varētu būt. Arī jādomā par to, pieņemsim sievietes nevis, kad viņas pielēcas, nevis, lai viņas izstiep dibeni, bet lai viņas pietupjas. Tas ir, piemēram, pieklājīgāk, to es zinu. Un ir tādi sīkumi, varbūt visādi, bet ir lietas, kurām ir jāpievērš uzmanība. Jo sievietes tā neredz, kā to redz vīrieši. Un tāpēc man kā vīrietim tas ir jāmāca un jāskaidro. Un patiesībā, ja es kaut ko daru, kas varētu būt par apgrēcību sievietē, es gribu zināt, jo man nav ne jausmas patiesībā. Es nezinu, kā sievietes īsti to skatās. Es saprotu, ka sievietēm tas ir savādāk. Jo, cik es saprotu, sievietēm, skatoties uz vīriešiem, nav tik ļoti svarīgs izskats. Viņiem svarīgāk ir, piemēram, gudrība, humors, mērķtiecība, pašpārliecinātība. Tas ir tas, ko viņas tā kā ieraug tajā vīrietī. Tāpēc arī sievietes līdz galam to nevar saprast, bet ir jāsaprot, ka Bībele par to runā. Arī Salomona dziesmā, lai arī tur ir kā viens par otru stāsta skaistas lietas, jo redzēsiet, ka daudz lielāks uzsvars ir uz to, ka šis vīrietis stāsta par sievietes izskatu un kā viņa viņu ir savaldzinājusi. Piemēram, viņš saka, tu esi sajūsminājusi manu sirdi ar vienu no savām acīm, ar vienu savu kakla ķēdīti. Es nezinu, vai vīrietis tā var paskatīties uz sievieti, lai viņš savaldzina ar vienu acu skatienu. Es nezinu, bet es zinu, ka sievietes tā var, un viņas tā dara. Un dažkārt arī sievietes mēdz teikt, modernismu, feminismu gara vadītas,
ka tā ir vīriešu problēma. Es varu ģērbties, kā es gribu, viņiem nav jāskatās, viņi paši vainīgi. Bet patiesībā tas tā nestrādā un nekad nav strādājis. Ja vīrietis tā ir radīts, ka viņu piesaista sievietes ķermenis, tad tas vienmēr tā būs. Un tur var, protams, minēt daudzus piemērus, bet es iedomājos piemēru, ja tu sasmaržinies ar ziedu smaržām un ej pļavā vai, kādā citā vietā, tad tu nevari teikt, tie kukaiņi nedrīkst nākt pie manis, viņi nedrīkst lidot pie manis, es negribu, lai viņi lido pie manis, tā vienkārši tā nevar tā izdarīt, tu nevar piespiest. Viņi ir radīti tam, ka viņus piesaista tā lieta, un vīrieši ir radīti, ka viņus piesaista sievietes ķermenis. Vēl, protams, citas lietas varētu minēt arī, varbūt, ja tu ej karā, tad tu uzvelc oranžu tērpu, nevis kamuflāžu, un teikt, es negribu, lai tas pretinieks skatās, es vienkārši gribu šādi izskatīties, tas būtu muļķīgi. Bet, dažādi veidi, kā uz to skatīties. Un vēl viens, kas man nāca prātā, arī vienkārši domājot par šo, ir citāts, ko Spurgeons teica. Jūs zināt, Spurgeons bija tāds slavens sludinātājs, kurš dzīvoja pirms 150 aptuveni gadiem. Un viņš par apģērbu teica, viņš bija Anglijā, tātad dzīvoja, viņš par apģērbu teica tā, Anglija savu modi iegūst no Parīzes, un Parīze savu modi no Elles. Tas bija tāds diezgan brutāls arī citāts. Un es nekad tā nebiju iedomājis paskatīties, tā kā es domāju, sanāk, taču visi ģērbās pieklājīgi. Un es vienkārši gribēju paskatīties, kā tad tajā laikā ģērbās Londonā un Parīzē. Un tad es apskatījos, un tad tas bija tas laiks, kad parādījās, sākās dekoltē, atkalinātas muguras, atkalinātas pleci, mežģiņotas šās rokas, un arī cita veida tādas greznības, pārmērīgi greznīgas kleitas un tam līdzīgi. Varat paši apskatīties. Bet mūsdienās Parīzes vietā tu var ielikt Holivuda vai Amerika kopumā. Tas, kas ir Holivudā, tas pēc brīža ir Eiropā, visur pārējā pasaulē. Un mums ir jābūt nošķirtiem no pasaules, jo pasaule patiešām savus standartus, tā teikt, ņem no Elles, jo no Sātana viņi tiek vadīti. Tas nav tikai par apģērbu, bet par visām lietām. Sātans ir tas, kurš virza tās visas domas. Mūsdienās tās modes izstādes ir vienkārši, es nezinu, vienkārši stulbas, es nezinu, kā nosaukt. Tā kā cilvēki pēc iespējas stulbāk grib saģēties, vai arī, pēc iespējas atkārnātāk, un vienkārši pilnīgs haoss tur ir. Tā kā nekādas kārtības, nekāda smukuma, nekāda sievišķīguma, nekāda vīrišķīguma, nekā tam līdzīgi. Bet vienkārši, es nezinu, kā to nosaukt. Bet mums ir jābūt nošķirtiem no pasaules. Pēteris kristiešus sauca par īpašiem ļaudīm un svētu tautu, vai arī svešiniekiem un piedzīvotājiem, ka mēs neesam saistīti ar to pasauli, kas ir šeit. Jā, Dieva pasaule radītā, tas ir kaut kas cits, bet es domāju, cilvēku sabiedrību. Pāvils teica, kad viņš rakstīja korintiešiem, viņš teica, izejiet no viņiem, nošķirieties, neizskariet to, kas ir nešķīsts. Jānis atgādināja savējiem, ka tēva mīlestība un pasaules mīlestība, ka viņas nevar pastāvēt kopā. Viņš teica, ka miesas kārība, acu kārība, dzīves lepnums, ka tas ir no pasaules. Un mūsdienu sieviešu apģērbu, to, ko mūsdienās ražo, specifiski sievietēm, viņu visai droši var likt šajā kategorijā. Viņu raksturot ar miesas kārība, acu kārība, dzīves lepnums. Un nav vērts arī īsti mūsdienu modē meklēt kaut ko pieklājīgu. Tas ir liels retums, tāpēc arī sievietēm īsti nav attaisnojums aiziet veikalu, te nekā nav ko vilkt, tāpēc vilkšu to, kas tur ir. Mums ir vai nu jāmeklē kaut kur citur, vai jātaisa pašiem, bet mums ir jābūt nošķirtiem no pasaules. Un tas ir pirmais, tad mums iedošu pauzi, bet tād pieklājīgs, par pieklājīgu apģērbu. Un pieklājīgs nozīmē arī pieklājīgs pludmalē, un citur, kur parādās nedaudz vairāk smiltis un ūdens. Ja cilvēki kaut kā ir iztēlojušies, ka ja uzber bišķi vairāk smiltis un uzlej bišķi vairāk ūdens, tad tā drīkst izģērties kails sabiedrībā. Ja tas ir viens pats, es domāju, tu vari darīt, kā gribi. Bet sabiedrībā tas ir uzreiz par apgrēcību. Bet tas ir pieklājīgs, tas ir visur. Tas nav pieklājīgs tikai draudzē. Kā arī, es zinu, daudzas konfesijas dara tā, ka uz draudzi, sievietes saģērbas pēc iespējas pieklājīgāk, mājās aiziet un šortiņos un pusplikas un ravē dārzus vai, nezinu, dara visu kaut ko publiskās veidos, steigā pusplikas un nedomā par to.